Nu tā, sveiki visiem! Mēs esam šodien tādā improvizētā Ara Baltikas podkāstā, un tas mērķis ir visiem tiem steidzīgajiem, kuriem nav laika lasīt daudzos rakstus, ko mēs esam saražojuši saistībā ar priekšvēlēšanām, izstāstīt pusstundas laikā par galvenajām pilsētām, par kurām mēs rakstījām, un par kurām arī Knāps interesējās, kāpēc mēs par viņām rakstījām. Tad, Olga, tu biji atbildīga arī par Rīgu, ja? Pareizi. Tev kopumā ir cik 3 raksti? 4, laikam, kopumā ir 4. Jā, zini kā, iesim dziļumā par tiem visām lietām, ko tu apskatīji sīkāk, bet sākam no sākuma ar vēsturi. Es pat biju aizmirsus, ka patiesībā šis domas sasaukums ir 5 gadus, nevis 4 gadus. Izstāsti, kas tad notika, kāpēc viņi ir 5 gadus īsais ieskats vēsturē? Nu, īsais ieskats ir tāds, ka mēs jāatskatās vēl drusku atpakaļ nekā 20. gada vēlēšanas, kad ievēlēja šo sasaukumu. Tas bija 19. gads, kad teiksim tā bumba sāka vēlties arvien ātrāk ar dažādiem skandāliem ap Nila Ušakova vadīto domi. Proti gadu garumā žurnālisti ziņoja par dažādām aizdomām par korupciju, iespējamām schēmām un tā tālāk, bet tas viss sasniedz tādu kritisko brīdi 19. gada pavasarī, kad bija gan vairāki knapkrimināla procesi, gan tur kratīšanas, gan žurnālisti atklāja vairāk informācijas, jo vienkārši brīdī es biju tas cilvēks, kurš bija arī viens, kas tos stāstus atklāja, jo brīdī, kad sāka just, ka viņam zūd tā kontrole par domi, tad arī avoti kļuva atklātāki un arī bija vairāk domi, joprojām nesniedz informāciju, bet bija vairāk iespēja tikt pie avotu informācijas. Un tad vienkārši atklājas tie apmēri, to konsultantu skaits, tur 10 Rīgas satiksmē. Bija aizturēšanas gan sakarā ar Rīgas satiksmi, gan ar Rīgas turisma attīstības biroju, gan Rīga LV. Tur vienkārši tas milzums ar dažādām aizdomām bija tik liels, ka beigās Nilu Ušakovu atlaida no Rīgas domas vadītāja amata. Un viņu nomainīja tur secīgi dažādi cilvēki, bet katrā gadījumā tas monopols saskaņai un gods kalpot Rīgai par Rīgas domu vienkārši sabruka. Tur sākās politiskās cīņas, iekšējā konkurence, tur visādas intrigas, un beigās tas noveda līdz tam, ka 20. gadā pavasarī, drīzāk februāri, laikam, ziemas beigās, Rīgas domē atlaida visu. Iecēla pagaidu administrāciju, un tas arī nozīmē, ka vajadzēja ārkārtas vēlēšanas. Un tolaik nolēma, ka labāk nevis ievēlēt domu uz gadu, bet ievēlēt uzreiz, un tad uz 5 gadiem līdz nākamajām vēlēšanām, lai visiem sakrīt. Lai visām pašvaldībām sakrīt. Mēs ejam pie tā, ko ievēlēja pēc tam. Tātad Ušakovs ar Ameriku aizlaidās uz Briseli? Jā, viņi uzreiz pēc tur bija smieklīgi, jo vēl februārī Ruselas TV7 tolaik vēl ēterā Ušakovs teica, ka viņš netaisās kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas jau bija gaidāmas 19. gada pavasarī. Bet brīdī, kad kļuva skaidrs, ka viņam viss brūk un tās varas viņam Rīgā vairs nebūs, pēkšņi viņš pārdomāja, protams, viņš tur mēģināja atrunāties, ka es tur gribēju teikt kaut ko citu, un tad viņi ar Ameriku izdomāja stāstu, ka viņi Briselē aizstāvēs rīdzinieku intereses. Un tolaik vēl paņēma kaut kādu Nacionālas apvienības piedāvāto likumu kā iemeslu, kāpēc kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tur bija ļoti interesants stāsts, bet katrā gadījumā viņus ievēlēja, un tad no Rīgas viņa pazuda kā politiķi bija. Bet pagaid, viņam jau arī bija krimināla process, nebija jau tikai tā, ka tev ir zudusi vara, viņam jau arī process uzsāka. Viņam pašam, es tagad nepateikšu, kurā brīdī viņam tiešām policija kurā brīdī viņu atzina par aizdomas turamo, un kurā brīdī prokuratūra bija gatava viņam to apsūdzību izvirzīt, bet līdz tam tā arī nenonāca, jo viņš bija jau Eiropas parlamenta deputāts, un prokuratūra nevarēja aizstāvēt to vajadzību viņam celt apsūdzību, tāpēc tas viņam joprojām nav. Bet es nedomāju, ka uz brīdi, kad viņu ievēlēja, tā apsūdzības tur vēl nebija. Es varu garantēt, ka vēl nebija viņam. Juridiski nebija, bet droši vien, ka jau bija saprotams, ka kaut kas varētu būt, tāpēc, ka bija visos virzienos jau tajā brīdī jau gāja. Tur bija tik daudz to lietu, un bija tik ļoti skaidrs, ka nav vienkārši iespējams, ka visas šīs lietas notika kaut kā atrauti no viņa nejauši. Ja tā būtu viena, tad vēl varētu pateikt, jā, tiešām es vienkārši nenokontrolēju. Bet kad tās netaisnības un tās aizdomas ir
vienkārši, lai uz kuru pašvaldības iestādi vai struktūru nepaskatītos, tur kaut kas bija kaut kādas jocīgas schēmas. Un tur vēl nepieminēja, mēs ar Baltiku viņu izsūdzējām tiesā par visiem reklāmas mediju izdevumiem, kas bija vairākos miljonos, ko salīdzināja arī ar šā brīža domu, kā viņi ir tērējušies. Bet klausies, joprojām, te bija ļoti labi rinkop tavā rakstā, jā, tad tās lietas, kas kopumā bija. Un jautājums man tev būs, kāpēc tās lietas pamatā ir beigušās ne ar ko? Bija Rīgas turisma attīstības birojas, Rīgas nama pārvaldnieku fiktīvo darbinieku lieta. Valsts policija jau 6 gadus izmeklēja Rīgas satiksmes fiktīvi nodarbinātos. Tad ir Rīgas satiksmes iepirkumos, to Knāps izbeidza. Un tā, ka pa lielam vairākums no šīm lietām vai nu nekur nav aizgājušas, vai daļa ir izbeidz. Kā domā, kāpēc? Tas jautājums patiesībā ir uzdodams, protams, tiesību sargājošajām iestādēm, bet es domāju, ka te ir kombinācija. Man ir sajūta, ka kopumā mūsu iestādes ir iet uz priekšu ar apsūdzības izvirzīšanu, sūta lietu uz prokuratūru, tāda, kad tās ir ļoti pārliecinātas, ka tiesā uzvarēs. Viņas neriskē. Un man šķiet, ka tas nav tikai šajās lietās, bet arī citās. Iespējams, tā ir prokuratūras problēma, es nezinu. Bet man šķiet, ka tā ir tā galvenā lieta, ka viņi neriskē iet uz tiesu ar iespējams varbūt, jā. Tas, kas attiecas uz tām lietām, kuras vienkārši izbeidz, kas attiecas uz tām lietām, kas joprojām ir izmeklēšanā, piemēram, konsultantu lieta policijā, kur tiešām tur ir jāpierāda tas noziedzīgais nodoms, fiktīvi nodarbināt, lai izkrāptu naudu. Rīgas turisma attīstības biroja lieta, kur stāst ir par to, ka tur ir mēģinājums, tas aizdoms ir par to, ka pašvaldības nauda pēc būtības tika tērēta, lai finansētu saskaņas priekšvēlēšanu kampaņu, un tur tika algots tas konsultants no Vācijas, kuram it kā maksāja par Rīgas kaut kādu popularizēšanu, bet tā popularizēšana nekad nav notikusi, patiesībā nauda saņemta par saskaņas kampaņu. Tas ir tas stāsts. Un tur stāsts ir tāds, ka tas konsultants ir aizgājis uz, man liekas, viņš ir ticis līdz Eiropas cilvēktiesību Eiropas, kaut kāda līmeņa Eiropas tiesai, jo viņš nevēlās, lai Latvijas puse var izmantot kratīšanās izņemto, viņi tur Berlīnas ofisos kratīšanā izņemtus dokumentus. Es nezinu, man grūti pateikt. No Vācijas vai no Amerikas? Jo es zinu vismaz vienu no Amerikas. Vācijas. Viņš uzrunājās un žēlojās, tad ir vairāk kaut kādu. Šajā gadījumā viņam Vācijā ir firma, kur ir filiālis Spānijā un Zviedrijā, un tur visur notika kratīšanas, un tad viņi negrib vienkārši, lai tā kratīšanas izņemta. Tās kratīšanas bija 19. gadā. Tad sanāk, ka tagad 6 gadus stāv tie papīri, ko viņi toreiz konfiscējuši, un Latvijas tiesības sargājušas iestādes vienkārši nevar tikt līdz, to sākt pētīt, Knabas šajā gadījumā. Jā. Kāpēc Latvija nevar izcīnīt šo? Es nezinu, kad es vēl strādāju Delfos, Knaba priekšnieks bija uz interviju pie manis, un viņš teica, ka viņi dara visu, ko var. Labi, tad tas, kas reāli no tām lietām visām, kas ir, bija rezultatīvu iznākumu, bija Rīgas satiksme, kur patreizē tāda jaunā valde vērsās pret iepriekšējo vadību, un tad tiesa piecina, ka tur kaut kāds gandrīz miljons ir jāsamaksā. Vairāk, jā. Viņa atzina, ka vismaz 16 konsultantu gadījumā, un tie konsultanti ir saistīti vienā vai otrā veidā ar godskalpot Rīgai vai Saskaņu vai Rušakovu kā cilvēku, un ka tās konsultācijas, ko šie cilvēki sniedza, vai nebija nepieciešamas, vai šādu darbu jau darīja kāds uzņēmumā. Lūk, un tad attiecīgi tur tas piespried, ka tai valde ir jāatmaksā. Labi, tā kā mēs redzam, tur vairums joprojām kaut kur kustās vai nekustās, viena lieta ir bijusi, un tad nāk pie varas pārmaiņu koalīcija. Kas ir sākumā pārmaiņu koalīcija, un pēc tam iesim, kas palicis pār no pārmaiņu koalīcijas? Jā, sākumā tur vienkārši izņemot Latvijas-Krievijas Savienību, ko laikam kaut kādā veidā var nosaukt par opozīciju Ušakovu vienkārši citā virzienā, viņa grib tā kā vairāk uz Maskavu, nekā viņš vilka. Bet ja mēs paskatāmies uz tiem
es nezinu, uz rietumiem vērstiem spēkiem, tad pēc būtības visi, kas bija, apvienojās koalīcijā pret Ušakovu. Un tur tiešām Ušakova, Godskalpa Pudrīka un Saskaņas koalīcija zaudēja, ja pirms tam viņam bija vairāk nekā puse deputātu, vairāk nekā 30 no 60 vietām, tad viņiem bija mazāk 12, man liekas, Saskaņai tur bija. Lūk. Un visi apvienojās. Tur bija pāra attīstībai un progresīvie vienā frakcijā. Viņi gāja ar vienu sarakstu. Tad bija Latvijas reģiona apvienība un Nacionāla apvienība kopā. Jaunā konservatīvā partija bija vēl tāda. Lūk, un Jaunā vienotība. Un viņi visi apvienojās tādā draudzīgā pārmaiņu tādā vilnī. Jā. Un katram vajadzēja savu amatu, tāpēc bija mērs un 3 vicemēri. Gandrīz, jā, pa visām. Teorētiski var būt daudzi vicemēri. Tas jau nav slikti, ka tās atbildības jomas ir sadalītas. Bet jā, to laik to kritizē, protams, un to var arī kritizēt. Labi, tad iesim caur, ko viņi sadarīja. Sāksim ar pozitīvo. Ja? Tev ir arī virkni tiešām uzskaitīt pozitīvie darbi. Varbūt uzskait pozitīvos darbus, un tad iesim pa vienam iekšā, varbūt tajos netik pozitīvajos darbos. Jā, teiksim tā, viņi tiešām sāka ar tādu uzstādījumu un centās to realizēt, mainīt Rīgas to pārvaldības struktūru tā, lai izskaustu to koruptīvo sistēmu, kas agrāk bija. Jo līdzīgi kā, piemēram, mēs runājam par domas komunikāciju, tas skelets bija veidots tā, lai veidotu Ušakovam pozitīvo propagandas tādu mašinēriju. Tas bija galvenais, un viss pārējā domas komunikācija par to, kur tur ielu remonti, tas bija pakārtots. Arī tā sistēma, ko mēs beigās ieraudzījām, kad Ušakovs jau bija pēdējos mēnešos savam darbam, ka tā sistēma izskatījās, ka bija veidota koruptīva pēc savas būtības, un tās pašvaldības funkcijas bija tā kā papildus uzdevums visiem. Lūk, un to struktūru viņi tiešām centās mainīt, iztīrīja pašvaldības uzņēmumus, likvidēja visādus nevajadzīgus veidojumus, kas vienkārši kalpoja kā partijas barotnes, sakārtoja, to gan sāka jau pagaidu administrācija, sakārtoja domes tās kapitāla sabiedrības, proti Rīgas meži, Rīgas ūdens, kas agrāk bija nepelnoši, tur bija skandāls uz skandāla, bet tagad, piemēram, Rīgas ūdens koties biržā, Rīgas meži arī pelna, neskatoties uz to, kā agrāk tas bija tāds, ļoti apšaubāms uzņēmums. Bet es runāju ar labas pārvaldības ekspertu Andri Grafu, kurš arī bija iesaistīts šajā visā procesā, jo viņš konsultēja to pagaidu administrāciju, tur bija speciāla darba grupa, un viņš teica, ka viņš nevar pateikt, ka tā ir tīra politiķa atbildība, ka viņi netraucēja, vai viņam nesanāca traucēt. Protams, detalizēties nezinu, kas tur aizkulisēs notika, bet netraucēja jau laikam arī ir labi, ja mēs tā pielietojam tādu mērauklu ļoti pieticīgu. Bet jā, arī izpildu direkcijas izformēja, izveidoja tādu struktūru, kas ļāva sazināties ar apkaimju biedrībām, un lai iedzīvotāji var kaut kā savas idejas iesniegt un tā tālāk. Proti, nevar pateikt, ka nekas nav izdarīts. Tur tiešām ir mēģinājumi uztaisīt vienkārši to pārvaldības sistēmu normālu, parastu, kādai tā ir jābūt. Tā nav kaut kāda ekstra super fantastiski caurspīdīga, bet tā ir normāla. Mēs tagad kā žurnālisti arī redzam, ka es varu sazināties ar Rīgas domas to komunikācijas pārvalde, pieprasīt dokumentus, viņi visus dokumentus atsūta, visu atbild, un man nav pamata šaubīties, ka man neatsūta kaut ko. Jā. Un tas ir jau ļoti daudz salīdzinājumā ar iepriekšējo, kur tu vienkārši, visi tie pieprasījumi pēc informācijas vai pēc komentāra bija kā kliedzēja sauciens tuksnesī. Tur Ušakovam bija tā slavenā frāze sazinieties ar Lailu Ivanu, tas nozīmē, ka komentāru nebūs. Jā, tieši tā. Ejam pie konkrētajiem darbiem.
Tu arī tā kā vairāk izcēli vienā no saviem rakstiem, ka viens no darbiem, ko viņi izdarīja, pacēla sev algas, jā, un tad iznāk, ka kopš tā laika, kad viņi sāk un tagad, kad beidz, tad mēra alga pacēlusies no 3 uz 6 tūkstošiem, vicemēram no gandrīz 2700 uz 5300 eiro. Es piekrītu, ka vadošos amatos ir jāmaksā lielas, konkurētspējīgas algas, kā būtu privātajā, bet kā tu vērtē, cik samērīgs ir šāds atalgojuma kāpums uz visu tā fona? Es redzu, ja es pareizi saprotu šo situāciju, tad kāpēc viņi pacēla algas? Viņi pacēla algas, jo tajā brīdī tas bija, tur bija drusku, viņi sāka ar algu pacelšanu, bet tur tiešām bija pa 170 eiro un 50 eiro deputātiem, un viņi vēl tajā savā pirmajā budžetā arī iecēla finansējumu kā samaksu komiteju vadītāju vietniekiem, arī viņiem atsevišķu vēl piemaksu. Tas bija domes lēmums. Tālāk, pēc 2 gadiem visā valstī celās tā sauktā bāzes alga, kas nopietni pacēla algas visiem vadošiem ierēģiem un arī pašvaldībās vadošiem darbiniekiem, tām amatpersonām. Un tas, ko doma varēja izdarīt, viņi varēja iesaldēt to pieaugumu, ko vēlāk cita jau ķiršu vadīta koalīcija izdarīja. Es neesmu gatava pateikt, ka tas bija noteikti nepareizi. Uz tā fona, kas bija, kur pašvaldībai bija jātaupa, tad vēl bija, tas bija vēl laiks, kad Saeima vilcinājās ar budžeta pieņemšanu, tāpēc Rīgai bija tehniskais budžets. Attiecīgi tur nevarēja īsti neko daudz nevienam pielikt, izņemot kaut kādus īpašus ārkārtas gadījumus. Un tā vispārēja algu palielināšana bija, viņi to nozīmēja kā ārkārtas gadījumu, ka noteikti tas ir jāizdara. Un vai viņiem tiešām vajadzēja to darīt, par to var strīdēties. Es, diemžēl, šajā tieši aspektā man nebija tādas ļoti padziļinātas izpētes, tāpēc es gribētu varbūt, ja kāds kādreiz to plašāk analizēs, tur jāskatās, kādas tad bija sekas. Varbūt. Kāds var būt sekas? Jo kopumā jau 6000 priekš Rīgas mēra, manuprāt, ir ok. Ņemot vērā, cik vēl privātā uzņēmumā, vai mēs redzam, kaut vai citos valsts uzņēmumos, tie paši ministri valsts sekretāri. Es piekrītu, ka nevajadzētu būt tā, ka vadošais amats pašvaldība ir hobijs, kur cilvēks lielāko dienas daļu pelna naudu ar savu biznesu, un tālāk, kad sanāk laiks, tad pievēršas tur vicemēra amatam, piemēram. Bet vienkārši uz pārējā fona tas izskatījās interesanti kā prioritāte. Tāpēc toreiz vēl Staķis pamatoja, ka ja viņi iesaldēs savas algas, tad viņi nevarēs pacelt algas darbiniekiem, jo tur tā indeksācija ir tā, tur ir salāgots. Vai tiešām tā ir? Es nezinu, vai tiešām, piemēram, tagad, kad esošā koalīcija sev iesaldēja algas, vai tas nozīmē, ka viņi nevar pacelt darbiniekiem. Man nav šo atbilžu, diemžēl, bet man liekas, ka tas ir fakts, uz ko vienkārši ir vērts ņemt vērā. Ka tas ir aptvērtie foni, ka mēs sakam, ka mums daudz kam nav naudas, bet tu atrod naudu, lai pacelt sev atalgu. Jā. Jo tas ir tā kā saprotam, ka atalgojumam ir jābūt ok, bet tas veids un laiks, kurā tu to izdari, tas ir tas, par ko mēs varam runāt. Labi, ejam pie skandāliem. Skandāls, kas arī man ir tūs, es arī mēģināju viņu pagājušajā pavasarī tur iedzināties vasarā, bedrīšu asfaltēšanas skandāls, kur toreiz bija šis tā kā whistleblower, kā tas ir trauksmes cēlē ziņojums, ka kopumā 7 miljoni eiro varētu būt neliederīgi iztērēti, pārmaksāti par bedrīšu lāpīšanu, kur nav pierādījumi, ka tās bedrītes tika salāpītas. Tas beidzās ne ar ko, izstāstīja, kas notika un kā beidzās ne ar ko. Tur tā skandāla būtība, to pārmetumu būtību, tur ir 2 galvenie elementi. Viens elements ir, ka un to izmeklēšanu kā tādu ierosināja iepriekšējais mērs Mārtiņš Staķis. Tam pretojās visi progresīvie koalīcijas partneri, galvgalī ar Jauno Vienotību, kuras pārziņā ir šī satiksmes joma. Proti viņi pēc būtības tā kā aizstāvēja savus ierēģņus uz savu to jomu, ka ne pie mums nekad pārkāpumu nav.
Un stāsts ir par to, ka eksistē 2 dažādi līgumi, un tas, teiksim, tā staķa komandas, ja tā var pateikt, šis te apgalvojums bija, ka pašvaldība varēja, un tolaik satiksmes departaments, kurš tagad citādi saucas, varēja izmantot lētāku līgumu un izvēlēs vienkārši asfaltēt pa dārgo. Un otrs pārmetums ir, ka tad, kad to neizdevīgo līgumu piemēroja, arī tad nedarīja labi, jo īstenībā neuzskaitīja pareizi, cik asfalta izlietots. Un vienkārši parakstīja nodošanas pieņemšanas aktus, kur ir summa, apjoms, parakstam, bet neparliecinājās, ka tur tiešām tajā labotajā ceļa posmā ir tik asfalta ieliets, ieberts, cik tajā papīrā ir uzrakstīts. Tur ir veidi, kā par to pārliecināties, un nebija to aprēķina. Nu, lūk. Un es tagad tur varu stundu stāstīt par tiem dažādiem tur. Es arī mēģināju tajā rakstā tā koncentrēti uzrakstīt, bet problēma ir tāda, ka tos cilvēkus, kuri izmeklē šo lietu, atstādināja no šī amata, iecēla jaunus, kuri ļoti ātrā laikā tajā gala ziņojumā tā arī uzrakstīja. Mums nav kompetences pateikts, vai te ir nozagts. Mēs nezinām. Jā, viņi jau neizmeklēja to. Knāps arī piegāja ļoti formāli, aizsūtīja uz Knāps. Balstījās uz iepriekšējo nepabeigto atzinumu, kur atlaida, un pēc būtības neviens neizmeklēja, bet Ķirsis visu laiku saka, rekā mēs pārbaudījām un pārkāpums neatrada. Bet neviens vēl neatklāja. Tā ir ļoti bieža manipulācija, kur, piemēram, arī par krimināllietām tā bieži saka, ka mani attaisnoja, kad, piemēram, lietu izbeidz. Nē, tevi neattaisnoja, vienkārši līdz galam neizmeklēja. Un arī šajā gadījumā es teiktu, ka līdz galam vienkārši neizmeklēja. Un man šķiet, ka ļoti svarīgs aspekts šajā stāstā ir, ka šis te disciplināra lietas rezultāts beigās. Tur ir ziņojums, kur tie eksperti pasaka, mēs nevaram vienkārši pateikt, kā tur bija. Par dažiem aspektiem. Un tad vēl ir domas izpildirektora, tas ir domas galvenais nevēlēts amats, galvenais ierēdnis. Viņš raksta, ka šīs disciplināra lietas ziņojums bija slikts. Tas ir paviršs, secinājumi ir pretiesiski, viss ir ļoti slikti. Neņemiet, tā galvenā doma ir neņemiet šo vērā. Tas disciplināra lietas, tas gala ziņojums ir nekvalitatīvs. Un šo pavisam galējo to tā kā ziņojumu, to neviens neņem vērā. Tas Knabam nav. Viņi to necitē savā lēmumā atteikt, ierosināt kriminālu lietu. Arī to nepiemin pēc tam notikušais departamenta audits. Ķirsis arī to nepiemin, jo tas viņam ir neizdevīgs. Attiecīgi pati dome saka, tas ir oficiāls domes dokuments, un es Langam izpildirektoram prasīju, vai viņš joprojām uztur to, ko viņš tur ir rakstījis. Viņš teica, jā. Viņš joprojām turās pie pārliecības, ka tieši tā tas ir bijis. Tā kā pati dome oficiāli ir pateikusi, izmeklēšana ir pretiesiska. Secinājumi ir pretiesiski. Es sapratu to domu, mēs neiesim tik dziļi iekšā, bet zinu, kas man no tā visā lielākajā izzūmojās ārā, un, protams, man nav pierādījumu. Tur ir grūti pierādīt šādu apgalvojumu, bet par ko man ir tas vislielākais, tas jautājums, ka šī atnāca kā pārmaiņu koalīcija, bet paskatāmies jau beigās tās bedrītes lāpī, kur izsaimniekošana ir bijusi, un pēc tam šajā 500 miljonu kaut kādā vērtajā iepirkumā uz nākamajiem 5 gadiem atkal uzvarēja tieši tās pašas firmas. Jā. Un tas, domāju, jaunā vienotība, kas nāk un saka, mēs tur pret oligārhiem un tā tālāk, ka tur atkal ir virknes firmas, kas, protams, netiešā veidā, jo tur papīrs jau nav un Andris Čēle ir ļoti gudrs, bet tur aizmugurē atkal ir Andris Čēle. Un tas man ir tas jautājums, kāda ir tā, tāpēc es galvenais neticam ķiršā argumentiem un motivācijai, jo reāli jūs nolažojat izmeklēšanu, nekāda pēc būtības nav bijusi, un jūs arī nolažojāt un neuztaisījāt laicīgi šo iepirkumu konkursu jaunajiem periodam, ko arī ķirsis solīja, ka šis būs, un mums viss būs baigi kārtībā. Andrijam Baskam ir ļoti labi atvērtie faili par šo, kur viņš sola, un neko no tā viņa neizdarīja. Un kad es viņam par to prasīju, jo es uzdevu jautājumu par šo, jo tas jaunais uzturēšanas līgums, kur atkal ir, tur nav tikai bedrīšu lapišana, tur arī vienkārši sniega savākšana, tīrīšana, laistīšana, viss, kas jādara ar ceļiem.
Un jā, tiešām tā problēma ir tāda, ka izsludināja pēdējā mirklī un attiecīgi, protams, ka ja izsludina pēdējā mirklī, tad labākā situācija ir tie, kas jau to darbu dara, viņi ātrāk var vienkārši, viņi zina, viņam mazāk resursu vajag, lai sagatavotu kvalitatīvu pieteikumu. Un tur arī konkurences nebija. Tur izņemot tiltus uz katru no tām lotēm pieteicās tā kā pa vienam. Ir liels tās prasības, cik tev bija jābūt lielai firmai. Un konkurences padome tur arī neko neatrada. Un arī Lange izpildirektori saka, viens jau neapstridē to nolikumu. Redz, es vienkārši domāju, jā, mēs pieļaujam teorētisku iespējamību, ka pastāv kaut kāda vienošanās starp lieliem uzņēmējiem. Teorētiski, mēs neko neapgalvojam, protams, mēs nedrīkstam. Tad, es nezinu, es neaizstāvu ķirsi šobrīd, bet es pasaku, ka tur kaut kāds ierobežots iespējas arī pašvaldībai kaut ko darīt. Rakstīja savā rakstā, ka viņi varēja sadalīt mazākās lotēs, piemēram. Jā, viņi varēja sadalīt mazākās lotēs, viņi varēja izsludināt ātrāk, un tie pavisam noteikti ir kļūdas vai teiksim tā, domi, kā lai to pasaka, es nezinu, vai cik žargoniski mēs varam pateikt, bet nolažoja, vai ne, šajā gadījumā, manuprāt. Apzināti vai neapzināti, to mēs nezinām, vai tas bija tīši vai netīši. Te var pieļaut abus variantus. Bet, un kad es ķirsim par šo prasīju, viņš teica, ka viņš jau iedeva pareizo virzienu, un tas ir izpildu direktors, kas ir vainīgs pie šī, un visi pārējie ir vainīgi. Viņš tur prasīja un teica, bet viņa noteikumus nepildīja. Un īstenībā šajā sarunās ar esošo Rīgas mēru tā ļoti bieži viņa atbild uz jebkuru kritiku. Viņš saka, ka tā nav viņa atbildība, tā ir izpildu direktora atbildība. Un ka viņš jau tikai iedod politisko virzienu. Un tad es prasīju vienā mūsu sarunā, varbūt tad lentītes arī jāiet griezt izpildu direktoram, jo tad, kad kaut kas labs, tad tie ir politiķi, kas ar to lepojas. Ja kaut kas slikts, tad tie ir nabaga ierēģi, kas ir vainīgi. Un man šķiet, tas ir negodīgi. Man šķiet, ka politiķiem būtu jāmāk arī pateikt, mēs gribējām, un mums nesanāca tāpēc kā. Viņiem šķiet, ka tas ir, es pieņēmu, ka tas šķiet, ka politiski viņi tā nedrīkst darīt un atzīt kļūdas nedrīkst, bet man šķiet, ka tāda atrunāšanās izskatās vēl sliktāk. Es joprojām līdz galam nezinu, vai tā ir kļūda vai muļķība. Es esmu pret sazvērestības teorijām. Es pat kā žurnālists ļoti bieži redzu, ka tur tiek savilktas lietas, kur nav, bet zis man liekas tik uzkrītoši. Zini kā, es tev piekrītu. Man šķiet, ka te ir, mēs diemžēl nezinām. Klava, Olga, beidzam šito. Mēs esam iepinušās jau, man vienkārši šī tēma arī, man viņu uzvēlk ļoti, bet ejam pie skanstes. Tu arī izpētīji skanstu, kas arī izraisīja rezonanci. Skansta grimsta. Kas tieši tur grimsta? Varbūt, ka tika izbūvēta dārga kanalizācijas sistēma, kas nav vēl pabeigta, bet kas ir tā sistēma? Tas ir kaut kādas trubas vai kas tas tāds ir? Es līdz galā nesaprotu. Tā ir sadzīves kanalizācija, proti trubas. Un tajā brīdī, kad to būvēja vēl Ušakova laikā, bija projekts, ka tur būs Merks uzņēmumu būvēta Rīgas koncertzāle un vēl tur centrs, tur komplekss, sportiskais, viss kaut kas. Un neskatoties uz to, ka ļoti ātri no tā projekta atteicās, Rīgas doma tik un tā turpināja, ka viņi būvēs to kanalizāciju, kas ir piemērota šim ļoti sarežģītiem projektam. Un tam projektam, tai koncertzālē bija tur, 1000 cilvēkus pārtraukumā koncertā, visi iet uz tualeti, ir skaidrs, ka vajag kaut ko ļoti jaudīgu. Un tas ir vienkārši caurules, lielas, jaudīgas, smagas, kuras bija plānots ierakt diezgan dziļi zemē. Un tavs projekts bija nekvalitatīvs. Viņas ieraka tajā dunainajā, tajā gruntī, tur tajā purvā, viņi saka grimt, jo bija pārāk smagas priekš tās augstnes. Bet tas stāsts bija par to, ka īstenībā ierēģi, kas bija atbildīgi par šo procesu, viņi zināja, tur bija ļoti daudz signālu, ka šādi notiks dažādās būvniecības stadijās.
un viņi ignorēja visus tos signālus. Un esošā attīstības departamenta vadītāja, kas jau tolaik sāka vadīt to departamentu, viņa bija arī iepirkuma komisija, kas izvēlēs būvnieku. Un tur bija citi pretendenti rakstījuši, jums viss grims, ja jūs būvēsiet tā, ka jūs te plānojat. Un es viņai prasīju, bet jūs neredzējāt, kā iepirkuma komisijas vadītāji šos iebildumus, kāpēc jūs neapturējāt to visu? Un viņa saka, es pat nemaz nelasīju. Ja? Tas bija viss vēl, mēs tagad runājam par 19. gadu. Tād, kad jau jaunā doma nāca pie varas, jau Ušakovs tika gāsts, 21. gads, viņi sāk būvēt un tiešām tas viss sāk grimt. Viņi to konstatē, risina un lemj, ka vienkārši to daļu, kas ir to posmu, jo tas ir vairākas ielas, kas ir plānots izbūvēt ielas, zem tām izbūvēt kanalizāciju, tur ir blakus vēl tas parks, vēl kaut kas. Un viņi nolēma, ok, mēs izbūvējam visu, ko varam, bet to daļu, kur tā grunts sāk sēsties, mēs vienkārši atstājam tā sauktajā konservācijā, proti līdz brīdim, kad tas grimšanas process tur 7 gadus pēc tam pabeigsies, tad mēs to finalizēsim. Un tad viņi visu pārējo apkārt izbūvēja un vienkārši tagad gaida, tur tā grimšana tā notiek tur pazemē kaut kur, mēs to neredzam, bet viņi to spēj tagad monitorēt. Bet stāsts ir tas, ka viss, kas tagad tur ir izbūvēts, ir vienkārši smukumam. Jo doma ir tāda, ka tur visur tagad ir kanalizācija, pie kuras var uzbūvēt jaunus projektus, un tas rajons attīstīsies. Jo, ja ir kanalizācija, tad var apkārt būvēt mājas. Bet tur nekas nestrādā, tas viss gaida to vienu posmiņu, kur grimšana beigsies, un tad viņi visu var izbūvēt un pieslēgt. Tas nozīmē reāli, kad viņi to sagaidīs, kad tas varētu reāli notikt? Kaut kādi vēl 5 gadi, 3 gadi, 5 gadi vēl, un tad viņi uzrakst, tad viņi vēl uzbūvēs, un tad mēs nezinām, cik tas vēl maksās, jo sākotnēji bija plānots, ka no Rīgas domas pat tērēs 2 miljonus no mūsu nodokļu maksātāju naudas. Tagad tas ir izmaksājis jau pāri 16, pie 17. Un maksās vēl, un tikai tad to varēs lietot. Un ko par šo saka Ķirsis? Ķirsis saka, izpildirektors vainīgs. Viņam vainīgs Tačis un izpildirektors. Jo, patiesībā Ķirsis tiešām atnāca tad, kad viņam bija jātiek galā jau ar sekām. Viņš nav vainīgs pie tā vēsturiskā, kāpēc tas ir noticis. Un pie tā ļoti labi pieturās arī tagad policija. Viņi saka, mēs to saņēmam mantojumā. Tā ir patiesība. Bet tas, ko viņi nav izdarījuši un kas ir viņu atbildība, viņi nav saukuši pie atbildības tos ierēģņus. Mēs redzam atkal to pašu stāstu, kas bija ar to satiksmes departamentu. Ir problēma, ir par to atbildīgie ierēģi, nekas nenotiek, viņu sargā. Kāpēc? Es nezinu. Es tiešām nezinu. Skanstes projektā ir viens racionāls skaidrojums, jo dome arī 4 gadus nevar vērsties pret būvniekiem un projektētājiem un būvu uzraugiem tiesā, jo tiešām tur ir problēmas ar visiem tiem 3. Un no viņiem atprasīt zaudējumus, ka viņi darījuši slikti savu darbu. Un, protams, tas ir loģiski pieļaut, ka ja tagad dome taisa disciplināru lietu vai iekšēju izmeklēšanu un pasaka, pie vainas ir mūsu pašu darbinieki, tad tiesā visi tie būvnieki, tas ir pirmais, ko viņi rādīs. Jā. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses, man, kā nodokļu maksātājiem, gribētos saprast, vai dome mācās no šīm kļūdām, vai tie cilvēki, kuri vienkārši ignorējuši šo sarkanos karogus, tagad neignorē kaut ko, un mums nebūs vēl tādas skanstes uz priekšu, es neesmu pārliecināta. Labi, tad ejam pie nākamajām potenciālajām skanstēm, ja? Es domāju, 2 lielie projekti Lucavas salā futbola arēna, stadions un waterfront. Mēs esam diezgan jau gari aizrunājušos, varbūt tu vari tādu īso kopsavilkumu, jo pēc tam es gribu pāriet pie patreizējām politiskajām izredzēm. Es domāju, ka waterfront būs daudz kopā ar Šleseru. Tāds īsais par abiem, kas tur notiek. Tie abi ir tādi sapņu pilis tādas divas, es teiktu, jo es nezinu, man ir grūti iztēloties, kā tie būs realizēti, ir ielikti tādi pamati. Futbola stadiona gadījumā doma iedeva futbola federācija zemi izpētēji, paralēli valdībā strādā darba grupa,
kur viņi mēģina saprast, vai to stadionu būvēt tur vai citur, bet ir skaidrs, ka, ja stadionu būvēs Lucavsalā, tad no investīcijām no pašvaldības tur neiztikt, jo tur vajadzēs jaunu infrastruktūru būvēt kaut kādu vēl tiltu par Daugavu. Tā kā tas ir, ņemot vērā esošo ekonomisku situāciju, tas ir sapnis, es teiktu. Bet redzēsim. Un otrs variants ir Waterfront, Šķēlem, Šleseram un Esterkinam piedarošās zemes attīstīšana ar Emirātu uzņēmēju investīcijām. Tur arī no domes puses ir sadarbības memorands, kas juridiski nav saistoši, bet ir tāds smuks pamats piesaistīt pircējus, es teiktu. Un arī neskaidra vīzija par to, ko tieši, ja mēs skatāmies no pašvaldības puses, neskaidra vīzija par to, vai tur tiešām nevajadzēs nekādus ieguldījumus no Rīgas domas puses. Tas ir galvenais jautājums. Vai mums nodokļu maksātājiem par to projektu būs kaut kas jāatdod? Un tas šobrīd ir atverts jautājums. Un tad cik būtiski Šleseram nāk pie varas, lai attīstītu šo projektu? Ko viņš iegūst, ja viņš kļūst atkal tur Rīgas, vicemērs vai pat mērs, piemēram? Noteikti tas palīdzēs šim projektam, jo tur ir divas lietas. Viena lieta ir šīs atļaujas būvniecībai, jo tā vīzija, ko šobrīd šī projekta autori ir prezentējuši, tā tagad nesakrīt ar detaļu plānojumu, kas Andrejsalā ir paredzēts. Tur tas, ko mēs redzam arī bildēs, tur mēs redzam tādas, ja ne sienu, tad ļoti daudzas augstceltnes, debeskrāpjus pašā Daugavas malā. Tas ir tāds Dubajas variants. Vai, nezinu, vēl kaut kāda Eģiptes kurorta vai vēl kaut kas tāds. Mūsu arhitektu vīzijās un arī UNESCO tajos noteikumos, kā jāizskatās mūsu Daugava malai, tās garas celtnes var būt drusku iekšā, lai veidotos tāds maigs siluets, ka priekšā ir atvērta telpa un tas augstceltnes tā kā ir dziļāk. Laikam Dubajas klienti grib skatīties no 50. stāva, kas ir tieši pie ūdens. Tādu viņi arī ir uzzīmējuši. Lai tādai dabūt apstiprinājumu, tas jau valsts līmenī ir diezgan grūti, bet noteikti vajag ļoti daudz pretim nākšanas no domas. Protams, kā apstiprināt var jebko. Mūsu satversmē nav rakstīts, ka kādām celtnēm ir jābūt pie ūdens vai kā jāizskatās Rīgas tai panorāmai. Bet tāpēc apstiprināt var jebko, bet pārstāvniecība domē un draudzīga doma noteikti šim palīdzēs. Tas ir viens. Otrs ir, ka jebkurā gadījumā tie plāni, ko viņi plāno būvēt Andrejsalā, un Andrejostā, tas pārēdz investīcijas no Rīgas domas. Tur ir gan... Cik daudz? Tu domā, summās es nezinu, jo tie projekti ir diezgan grandiozi. Tur, piemēram, ir ielas pārcelšana, eksporta iela, kas iet gar Daugavu, tā daļēji tā kā iegriežas zemē, kas pieder Šleseram, Šķēlam un teorētiski to eksporta iela ir plānos, tas ir pilsētas plānos, to pārcelt tā kā nostāk, lai atbrīvot to viņu zemi. It kā tas ir plānos, bet vienlaikus naudas tam nevienam nav. Un vai doma izlems tam tērēt naudu, vai vēl kaut kādai labi iekārtošanai. Bet saprot, tā lieta jau ir tāda, ka neviens jau nesaka, ka tai teritorija nav jāattīstās. Mēs visi gribam, lai tur ir nevis grausti un vienkārši degradēta teritorija, bet kaut kas foršs. Cits jautājums par to ir, vai šobrīd, nākamajos, 10 gados, domē ir jātērē nauda tur, nevis vēl kaut kur citur. Tas ir jautājums par prioritātēm. Un, protams, ja Šleseris tiks domē, viņam būs vieglāk pārliecināt pārējos, gan ierēģņus, gan savus partnerus domē politiskos, ka šī ir prioritāte.
Labi. Cik liels ir izredzes, kāda ir šobrīd tas spēka samērs, kas izskatās, kas varētu nonākt? Kāda varētu būt jaunā koalīcija? Oi, tas ir labs jautājums. Šobrīd, kādas mums ir tas spēku samērs? Latvija pirmajā vietā, tur ir progresīvie, tur ir Nacionāla apvienība. Nacionāla apvienība, tur ir stabilitātei, man liekas, ka tiek arī. Tad ir jaunā vienotība arī tiek, bet viņu atbalsts ir krietni sarucis. Tāpēc es domāju, ka runāt par to koalīciju ir grūti. Mēs tagad redzam arī no publiskajām diskusijām, ka izskatās, ka Nacionāla apvienība varētu iet vienā koalīcijā ar Latviju pirmajā vietā. Vismaz viņi ir tie, kas nesaka nē. Viņi saka, ka viņi nestrādā Šlesera vadībā, bet viņi strādās, bet viņi nesaka, ka viņi nestrādās kopā. Bet man liekas, ka ļoti daudz ir atkarīgs tiešām no tā, kā saliksies balsis. Es teiktu, ka viss ir vēl atvērts. Bet kāpēc Šleseram ir tik daudz balsis? Es dzirdēju versiju, ka ļoti daudz krievlodīgāks bija par saskaņu, ka viņš ir paņēmis tās balsis. Viņš noteikti ir paņēmis tās balsis. Jā, viņš noteikti ir paņēmis tās balsis. Es redzu, ka viņam ir, viņš pasaka lietas, kuras cilvēki ar dzimto krievu valodu, kuras ir tā, es teiktu, patīkami dzirdēt. Arī tiem cilvēkiem, kuri ir pret karu un kuri nosoda Putinu, viņi grib dzirdēt, ka viņi nav ienaidnieki. Un Šlesers viņam to atklāti pasaka katru dienu. Un jau uz tā fona vēl iet vienkārši tāda slikta politiskā atmiņa, zināšana trūkums par tām pašām oligarhu sarunām un Šlesera to backgroundu, tad es domāju, ka ļoti viegli ieraudzīt viņā simpatisku tādu cilvēku, kurš tevi neatgrūž. Tāpēc es domāju, ka es negribētu koncentrēties tikai uz viņu, jo mēs sanāk, tas ir tāds, ka mēs tak daudz par viņu runājam, kad mēs, bet viņš ir ļoti prasmīgs politiķis. Un viņš ir ļoti populists. Jā. Mēs nenām tikai par Šleseru, mēs sākām par Vilnu Ķirsi ļoti daudz. Un par potenciāli nākamo mērķi. Jā. Un man šķiet, ka ja mēs tā runājam par visiem, tad es arī teiktu, ka arī no, teiksim, ko Šlesers dara pareizi, to, teiksim, progresīvie dara nepareizi. Tā bija absolūta kļūda no viņu puses Staķim aizbraukt uz Eiropas parlamentu, jo šobrīd viņiem nav tādu spilgtu personību, kas varētu kandidēt. Kleinbergs ir ok cilvēks, un viņš strādā sociālajā jomā, bet viņš neizskatās šobrīd kā cilvēks, kurš tiešām var aizraut, iedvesmot, kaut kā piesaistīt daudzus. Un tas no viņa puses viņi noteikti, ja viņi būs vīlušies savā rezultātā, tad es domāju, ka tas, ka Staķis ir aizbraucis uz Eiropas parlamentu, būs noteikti viens no iemesliem. Cik efektīvs ir Ušakovs? Viņš arī tād parādās un kritizē, cik Doma slikti strādās, tik aizmirst, ka ļoti daudz šīs problēmas ar viņu pašu iestātas. Jā, tas ir ļoti smieklīgi, ka viņš pozē pie tām bedrēm, tur nezinu, Ķengaragā vai Ilģu ciemā, viņš tur raksta selfijus pie kaut kādas peļķis. Un smieklīgi tas, ka tā peļķi tur bija arī viņa laikā. Tā kā to viņš aizmirst pateikt. Un arī to, ka viņš īstenībā ļoti maz ieguldīja ielu remontos. Un ka viņš nesakārtoja, viņš kritizē to, ka esošā doma tur nelabo iekšpagalmus, kur viņus var par to kritizēt, tur ir savas problēmas, bet vienlaikus viņš bija tas, viņam bija 10 gadu, lai šo sistēmu sakārtot, un viņš lieliski zina, kas tur ir par pamatu. Tā kā tas kritika no viņa puses, protams, nav ņemama vērā pavisam noteikti, bet es nezinu, man liekas, ka Saskaņa vienkārši iekrita sevis radītajā problēmā, kur viņi tik ļoti ilgi flirtēja un atklāti sadarbojās ar Maskavu, ka tajā brīdī, kad dažiem no viņiem kā cilvēkiem šķita, ka vairs ar Krieviju tā kā nevar asociēties, viņi iekrita pašu veidotajā slazdā, kur viņi savu elektorātu pieradināja pie tā, ka ka Maskava ir forša. Viņam bija visi iespēja savu elektorātu izglītot, no Maskavas attālināties, paņemt viņus un aizvest uz rietumu pusi, viņi to neizdarīja.
Viņi vienkārši parazitēja uz tās Krievijas propagandas, un tagad atdurās pret to, ka tajā brīdī, kad viņi pateica, ne, Krievija ir agresors, nu viņam aizgāja lielāka daļa viņa elektorāta. Un viņi viņi turpina flirtēt ar to ideju un kaut kā it kā pateikt, ka Krievija ir agresors, bet no otras puses turēt kaut kā, nezinu, to briedi viņi ieliek sarakstu uz Saeimas vēlēšanām. Tagad es saprotu, ka pēdējās debatēs arī Regina Ločmana nevarēja īsti pateikt, ka Krievija ir agresors. Nu, tā kā, neveikli viņiem sanāk mēģināt izvairīties no šī jautājuma, bet vienlaikus tā kā it kā būt rietumu pusē. Tu mēģini uz abiem krēsliem un īsti nesēdies. Jā, un tagad vienkārši ir pienācis laiks, ka uz abiem krēsliem sēdēt nevar. Labi, beidzam, Olga. Mēs tiešām esam pusstundu daudz pāri. Es esmu pļāpīga. Tev ir daudz ko teikt, jo tu esi pavadījis gan arī pusdienu tēmas, bet tāpēc tiem, kuriem vēl pietrūkst un ir laika dzīvē un joprojām domājat, par ko balsot, iet uz Rebaltikas mājaslapu, tur ir ļoti daudz rakstu par vairākām Latvijas pilsētām, galvenajām ne tikai par Rīgu, to kolēģi ir pamatīgi izpētījuši. Tā kā ejiet, lasiet, dalieties lūdzu ar mūsu saturu, lai iespējas vairāk cilvēku uzzinātu, un paldies liels! Čau!